Patreiz atrodamies Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa āra futbola laukumā pie jaunajām ģērbtuvēm, kuras šogad nodots. Babītes novads katru gadu atvēlta finanšu līdzekļus sportam. Tā skaitā arī augsto sasniegumu sportam, tautas sportam, kur tiek rīkots daudz sacensības. Loģiski tiek atbalstīts arī bērnu un jauniešu sports. Šis futbola stadions ir tapis daudzu gadu garumā. Un pirmsākumi ir tā, ka 2004. gadā Latvija startēja Eiropas čempionāta finālā Portugālē. Tas bija pa pamatu bērniem vēlmi spēlēt futbolu. Tā 2004. gadā Babītē sāka bērni nodarboties ar futbolu. Atradām treneri un trenējamies. Šeit bija pļava, zaļa pļava, nelīdzena pļava. Bērni trenējās sporta zālēs un šajā pļavā. Lēnām nonākot pie tā, ka šis sporta veids attīstās un bērnu daudzums pieauga, bija jāatrod risinājums arī stadionu būvniecībai. Tas bija visattīstītākais sporta veids bērnu vidū Babītes novadā. Tad 2011. gadā sākām būvēt stadionu. Šis stadions tiek būvēts vairākās kārtās. 2011. gadā tika izbūvēta pamatne, pēc tam tika uzlikta šī mākslīgā zālīte, izbūvēts žoks. Un tā katru gadu 12., 13., 14., 15. it kaut kas tika pilnveidots, ieskaitot aizsargu žogus bumbām, tribīnes, bruģējums ap laukumu. Un pats pēdējais, kas ir 2015. gadā, sākām būvēt šīs ģērbtuves, lai būtu kur sportistiem pārģērbties. 16. gada 24. martā mēs viņus nodevām eksploatācijā. Ģērbtuvi būvniecība bija nepieciešama, jo ģērbtuves šeit nebija. Un bērni un sportisti pārģērbās sporta kompleksā, kas atrodas šeit. Kādu gabaliņu jāiet vismaz 300 metri. Izbūvētas 4 ģērbtuves, ir 98 skapīši. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām arī ir izbūvēta tualete. Ir arī treneriem sava ģērbtuvīte, medicīnas kabinets. Šīs ģērbtuves izmanto apmēram ap 200 bērniem, kas nodarbojās ar futbolu. Un ieskaitot arī mums Babītē patreiz pirmās līgas futbola komanda, kur arī izmanto šīs ģērbtuves. Un šo laukumu arī izmanto savu kā mājas spēļu vietu un treniņu vietu. Un tagad vēlreiz apsveicam visus futbolistus jaunākajā grupā.